Mani sauc Gatis Maģiņš. Es vadu izdevniecības dienas biznesa un dienas žurnālu. Man ikdiena sastāv no redakciju darba organizēšanas. Mēs plānojam saturu kopā ar kolēģiem, un otrdienas daļa paiet tiekoties ar uzņēmējiem, politiķiem, dažādiem cilvēkiem. Principā tas lielākais izaicinājums man ir savienot šo dinamisko ikdienu ar manu hobiju, kas ir riteņbraukšana. Jo pats dzīvoju Siguldā un cenšos vasarā reizes 4-5 uz darbu braukt ar velosipēdu. Kaut kādā lielā mērā ar ģimeni savu dzīvesvietu esam izvēlējušies Siguldu, lai savienot šos aktīvos hobijus. Un priekš velobraucējiem un vienības brauciena Siguldas galds ir leģendārs. Vasarā Fēles aizņem diezgan daudz laika. Brīvdienās es cenšos braukt daudz, cenšos stundas 3-4 braukt brīvdienās. Un vasarā es reizes 3-4, dažkārt arī visas 5 braucu uz darbu uz Siguldu velosipēdu. No rīta es braucu, tāpēc, ka tā ir mana rītrosme. Es patiesībā esmu cīrulis un arī ziemā, uz velotrenažieru es minos no rīta. Ričika sāk braukt pirms gadiem 15, un tā ir tāda organiska transformācija. Agrāk ļoti aktīvi tiešām skrēju pusmaratons, maratons gadā, pat pie 22 pusmaratoniem skrēju, un tad kaut kā šis hobijs notransformējās, kā ļoti bieži mana vecuma cilvēkiem tas notransformējās par tādu aizraušanos ar triatlonu kaut kādām garākām distancēm, un tad ritenis bija tāda organisks nākamais līmenis. Zin kā, šīs atbildes visiem aktīviem cilvēkiem un velobraucējiem būs vienādas un ļoti, ļoti klišejiskas. Apvieno gan veselīgu dzīvesveidu, gan psihoterapeitu, gan socializāciju, gan iespēju būt vienam. Šī atbilde būs, es neko gudru nepateikšu, tas ir absolūti klišejiska atbilde, vienkārši tas liek justies labi. Es aicinu visus kustēties un tiekamies 7. septembrī Siguldā vienības braucienā Latvijas lielākajos velosvētkos jau 35. reizi.